Ja Rīga būtu sieviete, viņa būtu tā pati sieviete 30. gados, kāda tā ir šodien. Vienīgi citādi ģērbta un noteikti nesteidzīgāka. Es noteikti neliktu divus latus pie krēsla. Droši vien es sekotu ieteikumiem. Protams, ka man patīk, ja man būtu bagāts pielūdzējs. Tikai droši vien tam pielūdzējiem būtu jāsamierinās, ka es arī strādātu, jo man ļoti patīk tas, ko es daru. Tā ir 30. gadu atmosfēra, bet 20-30. Šobrīd jau tā starpība nav tik liela. Jānis Līde gatavo skaņu šai filmai izrādē. Un mēs izmantosim Marģera Zariņa mūziku, kas ir filmas mūzika, un izmantosim vēl dažādas Marģera Zariņa kompozīcijas, un būs arī vēl dažādi ieraksti. Tā kā mēs neņemsim skaņu no filmas. Jā, man ir sapnis. Tikai man liekas, ka tāpēc jau sapņi ir sapņi, ka par tiem sapņo nevis stāsta. Filmas vienmēr iedvesmo man darbam teātrī. Es tās skatos ļoti daudz. Un šim darbam, kad es skatījos filmas Renoira, Langa un mīļākā filma bija Vigo Atalanta. Jā, tas ir jautājums ar perspektīvi, un kāpēc ne? Režisora darbs ir grūts, bet tas sagādā prieku. Savādāk jau nestrādāt neviens par režisoru. Spēlējot citu režisoru izrādēs, es baudu to sajūtu, ka man ir jāatbild tikai par savu lomu, un es mēģinu nerežisēt. Savukārt, tad, kad manās izrādēs, es rādu aktieriem priekšā, un tas ir stulbi. Protams, ka visu šo laiku es arī kaut ko lasu, un es ļoti labi zinu, ka es to noteikti nestudēšu, vai par to ir vērts padomāt. Jā, man ir kaut kādas vairākas ieceres, bet tagad pagaidām, kuras es varbūt gribētu nākotnē realizēt, bet pagaidām tas ir tikai ieceres, un kas zina, kas notiks pēc kāda laika, jo dīvaini, ka kad paejot laikam un pārlasot, ko es esmu gribējis, piemēram, pirms gada, man tas neliekas vairāk tik aktuāli un uzrunājoši. Tātad jautājums, kurš man liekas interesants, ir jautājums par filmu kā teātri, jo tas ir jautājums ar perspektīvu.